tātad ir daudz šīs buferu sistēmas, un ja vienas buferu sistēmas kapacitāte tiek izsmalta, tad tas nav vienīgais veids, kā atbrīvoties no šiem ūdeņraža joniem. Tātad, kur vēl jūs noteikti zināt, kā vēl var atbrīvoties no ūdeņraža joniem? Filtrācija mierēs vēl? Jā, tieši tā, filtrācija mierēs. Nu jā, principā tas ir galvenais, kas nodrošina. Jūs varat vēlreiz par buferu sistēmu? Jā. Tur būs atsevišķi jautājums mums. Mēs pārunāsim tālāk par šiem buferu sistēmu veidiem cilvēku organismā. Labi, hemoglobīna daudzuma noteikšana, kā jūs noteicāt? Salīni. Un ko jūs tur skatāties? Sākumā, man liekas, mums bija jāsalauž tas visas šūnas, līdz ar to hemoglobīnu ārā, un pēc tam jādabū pēc tās tāda šķīruma līdzīgu krāsu. Principā pēc krāsu reakcijas. Jūs teicāt, cik daudz hemoglobīna jums ir asinīs. Un tātad zinot, ka ir šie divi parametri, hematokrīts un hemoglobīna daudzuma noteikšana, kā jums šķiet normālā gadījumā, vai vajag noteikt abus? Nē, bet ja ir kāda traucējuma, ir aizdomas par traucējumiem, tad principā var nesakrist, var būt normāli šis hematokrīts, bet samazināts hemoglobīna daudzums. Un principā jums ir normāls skaits eritrocītu, bet eritrocītos ir samazināts hemoglobīna daudzums. Un tam var būt vairāki iemesli, tam var būt nepietiekama dzelzs uzņemšana, vienkārši šis te nevar veidoties, šis te hemoglobīns. Jā, un tas ir tas galvenais. Un savukārt, ja ir samazināts šis te hematokrīts, kas tam varētu būt par iemeslu? Anemija, B12 nepietiekamība. B12 vai polijas nepietiekamība. Tieši tā. Un tas pamatojums ir, ka asins šūnas daloties šie te vitamīni ir nepieciešami DNS sintēzē. Tātad pirmais, kas cieši ir šī te asinsrade, vienkārši šūnas nespēja dalīties. Un otrs, kas visvairāk cieši ir nervu sistēma. Un ļoti jāskatās, lai grūtniecības laikā pietiek šīs te folijas-kābes, gan arī B12 vitamīni, jo augļiem var attīstīties anomālijas, īpaši folijas-kābes trūkumu gadījumā. Tur var būt ļoti smagas šīs te nervu sistēmas anomālijas. Un tāpēc, manuprāt, tagad, ja ir stāvoklī, tad uzreiz pirmajā kā atklātā uzreiz izraksta folijas-kābu un dzēles. Tas ir, tur neviens neprasa pietiek vai nepietiek, vienkārši izraksta. Un stulbums, ne? Daļēji, bet atkal, ja tas novērš šo te anomāliju risku un nekaitē, tad... Labāk paņemt analīzes kaut kā noteikti, un kad tikai pēc tā tā raksti. Jā, bet tas ir tad laiks jau, tad tās analīzes ir jāņem un uzreiz arī jāuzreiz. Tās analīzes jau tādī pašā dienā? Tādī pašā dienā neiespējams, bet nekur arī nav teikts, ka jūs, ka nemainīsies šis te daudzums laika gaitā. Jā. Līdz ar to, ja uzņem pārāk daudz B vitamīnu, kur viņš nonāk, nekur nenonāk, viņš izvedās no organismu. Līdz ar to šis te risks pārdozēt ir daudz mazāks nekā risks ka augļiem būs anomālija. Bet dzels, iespējams, bet arī šis te risks ir mazāks nekā tad, ja attīstās šī te anēmija. Tad 10. ir skābekļa transports. Skābekļa šķīdība plazmā, hemoglobīna oksidācija, oksihemoglobīna disociācijas līkne, hemoglobīna molekulas 4 domēnu savstarpējās mijiedarbības ietekmēšu spēju saistīt skābekli, hemoglobīna oksigenācijas spējas atkarībā no CO2 parciāla spiediena, no šīs te pH, no temperatūras, fosfoliglicerāta koncentrācijas un Bohra efekta fizioloģiskā nozīme. Ļoti daudz, un tad tagad stāstiet skābekļa transports, mēs jau sākam runāt. Hemoglobīns ir piesaistīts skābekli molekulārā veidā sevi. Jā, principā O2 molekula tā arī viena šī daļa tiek piesaistīta pie dzelzs atoma, un otra arī principā ir piesaistīta otrai skābekļa molekulai. Un tātad tas, kas jāuzsver, ir šis te dzelzs atoms. Ja mēs runājam par CO2, vai tur vienmēr būs tikai vienīgi piesaistīts pie hemoglobīna. Bet kāda šis jau arī izšķīdas? Tur ļoti maz ir daudz. Ļoti maz. Principā ļoti nenozīmīgs. 0,300 ml. Bet tas ir salīdzinoši ļoti maz CO2. Savukārt būs plazmā izšķīdušā veidā pat līdz 7% no visa šī te
ir šķīdīga plasma, ļoti zema. Tātad. Un galvenais mehānisms ir šis te pārnese ar hemoglobīnu. Hemoglobīna oksigenācija, tātad tur ir skaidrs, ka piesaistās pie šī te dzelzs atoma un hemoglobīna disociācijas līkne. Kas tas tāds ir? Tā ir afinitāte pret hemoglobīnu un pret skābekli. Un arī tas, cik viegli viņš atdod to skābekli. Jā, un mēs jau arī sākām runāt, ka tātad atšķirās, cik viegli atdod skābekli no tā, Cik saprats viņš ir? jā, cik piesātināts. Un tātad ir 4 šīs te grupas, pie kā var piesaistīt skābeklis, 4 šīs te vietas, jeb angliski aktīvie saiti, un ja ir piesaistīta viena molekula, nākamajā ir vieglāk vai grūtāk piesaistīties? Vieglāk? Vieglāk. Un ja ir 4. ir jāpiesaista? Grūtāk. Grūtāk. Tātad visgrūtāk ir piesaistīt 1. un 4. Un kādēļ tas tā ir? Pirmo jau to jāparvar, laikam. Nu, Es atceros, bija tas piemērs ar to kuģi, kur jāuzrākas virsū. Pirmēr ir visgrūtāk, un pēc tam 2 pats ar 3. Nu, tas tā abstrakti. Abstrakti. Principā ir šī te konformācija. Ir vairāk tā kā savstarpējais novietojums. Molekula savstarpējais novietojums, hemoglobīna šajā te atomu savstarpējais novietojums hemoglobīna molekulā. Un tātad sākumā piesaistoties pirmai molekulai, izmainās šī te konformācija, un 3. un 4. var piesaistīties vieglāk. Savukārt piesaistoties jau šai te 3. izmainās konformācija vēlreiz, un 4. atkal ir grūtāk piesaistīties. Un par to buferu funkciju, ko jūs teicāt, tātad, ja ir piesaistītas, ja ir samazināts šis te daudzums asinīs, tātad tās molekulas atdalīsies vieglāk, un līdz ar to nemainīsies šī te audu apskābekļošana. Protams, līdz zināmam posmam, ja jūs nogriezīsiet oksigenāciju uz kādu brīdiņu, tad buferu sistēma darbosies, līdz vairs nespēs tik un tā nodrošināt šo te audu adekvātu oksigenāciju. Labi, un tad hemoglobīna molekulas 4 domēnu savstarpējās miedarbības ietekmi spēju saistīt skābekli, tas ir tas par konformāciju. Tātad to jau mēs izmantojam. Tur sīki vajag stāstīt par tām saitēm? Kādām tur nav vietas? Nē, tik sīki nevajag. Tā kā jūs pastāstījāt, ne? Principā jā. Hemoglobīna oksigenācijas spējas atkarīga no PCO2, tātad šīs te parciātais skābuma, temperatūras un fosfogļicerāta koncentrācijas. Un tas viss mēs varētu vilkt kopā ar Bora efekts. Bora efekta fizioloģiskā nozīme. Un tātad ir atkarīgs šīs te disociācija ir atkarīga no visam šiem te parametriem. Un varbūt, kādēļ tas tā ir, kādēļ viņi ir atkarīga? Jo tas CO2 piesaistoties pie, ja mums notiek auga respirācija, viņi izdala CO2, tad viņi patērē O2. Ja viņi daudz patērē O2, tad izdala vairāk CO2, CO2 piesaistās pie hemoglobīna, un hemoglobīna zaudē afinitāti pret skābekli. Jā, un šeit atcerieties tas, ko es arī uzsvēru, tātad vietas ir dažādas. Skābeklis piesaistās pie dzelzs atomu, savukārt CO2 piesaistās pie šīm te proteīnu daļas, pie šīm te amīnu skābēm. Un tātad kāda amīnu hemoglobīns veidojās. Asinīs cirkulējot, tātad šis te vietās, kur ir aktīvs metabolisms, kur izdalās vairāk CO2, loģiski ir aktīvs metabolisms, tas jau ir uzsmēt fizioloģiskās nozīmes, ir aktīvs metabolisms, tad ir nepieciešams arī vairāk O2. Vai ne? Tas ir loģiski. Un līdz ar to tā ir tā fizioloģiskā nozīme, tikko kā ir vairāk CO2, skaidrs, ka ir nepieciešams vairāk arī O2, un tādēļ samazinās hemoglobīna afinitāte pret skābekli, un skābeklis var disociēt uz audiem. Principā tik pārnests uz šiem te audiem. Un tātad to sauc par Bora efektu. Labi, un ja mēs skatāmies, tas būtu par šo te CO2, par ūdeņraža ioniem, kā mums liekas, kas tur ir? Tas ir līdzīgi, viņš veido to pikarbanātu. Pikarbanātu ir saistīt, un arī ūdeņraža ioni ietekmēja, man liekas, Ar pikarbanātu nebūs saistīts par veido pikarbanātu, bet tas neietekmē. Tas būs bufersistēma. Bet ir saistīts ar šiem te, principā arī maina konformāciju. Maina šo te konformāciju līdzīgi kā CO2 arī ūdeņraža ioni, piesaistoties maina proteīnu konformāciju, līdz ar to vieglāk atdod skābekli. Ja mēs runājam par temperatūru, tad
tad šeit ir pavisam vienkārši augstāk temperatūra, jo vairākas saites, jo saites saraukt ir vieglāk, līdz ar to skābeklis arī vieglāk izsucē. Difosfolicerāts, tas savukārt veidojās, tad, ja ir intensīvs metabolisms, un tātad, ja palielinās šī te koncentrācija, arī palielinās skābekļa disociācija. Labi, un tas par bora efektu fizioloģisko nozīmi, tātad ir tas tur, kur ir lielāks metabolisms, tur izdalīsies vairāk CO2, būs augstāka temperatūra, būs vairāk šī te difosfolicerāta, būs vairāk šo te protonu, līdz ar to arī nepieciešams vairāk skābekļa, un visi šie te faktori nodrošina skābekļa labāku disociāciju. Labi, un tad ejam tālāk pie 11. jautājuma. Oglekļa dioksīda transports ar asinīm, karba anhidrātas nozīme un Holdena efekts. Un tad uzreiz pirmais jautājums, kā tad tiek transportēts CO2 ar asinīm. Viens variants, ko jau mēs runājam, ir hemoglobīns. Bet ir vēl divi varianti, par vienu vēl mēs arī runājam. Pie citu proteīnu principā asinu plazmā vai arī izšķīrušā veidā asinu plazmā. Un vēl trešais, ko jūs arī pieminējāt, bikarbonāts. Tieši tā, un ja jums jānosauc, kurš ir visnozīmīgākais, kur vislielāko daudzumu transportē. Bikarbonāts šī sistēma, tur būs pat 70%. Savukārt hemoglobīns būs 23%, savukārt izšķīrušā veidā vai pie plasmas proteīniem būs 7%. Labi, un ja mēs runājam par šo te bikarbonātu sistēmu, tad kas mums ir nepieciešams, kādi ir tie soļi, lai tad mums šis te CO2 mums veidotos par bikarbonātu? Saistībā ar ūdeni. Saistībā ar ūdeni, jā, bet... Enzīmes. Kā sauc to enzīmu? Karba anhidrāze, un kādēļ tas nenotiek plazmā, bet tikai eritrocītā? Tas enzīms ir tikai eritrocītā, tieši tā. Un veidojoties tātad tas pātrina šī reakcija, kā visām enzimātiskām reakcijām, notiek tāpat, bet būtu ļoti lēnāk, līdz ar to šis enzīms pātrina līdz 5000 reizēm šo te reakcijas ātrumu. Un kas tad veidojās? CO2 saistās ar ūdeni un galā Veidojas tāži 2 CO3, kuras atdalās izvēles disociējos. Jā, kur uzreiz disociēja bikarbonātu ionos un ūdeņraža ionos. Savukārt ūdeņraža ioni mums saistās ar hemoglobīnu, hemoglobīnu kā buferu sistēmu, un savukārt šie te bikarbonātu ioni var nokļūt asinu plazmā. Tādā veidā tik transportē. Labi. Un tad jautājums jums, kas ir Holdena efekts? Es pagos nepareiz pateikt, bet tas nebija tas, kad, piemēram, mēs palielinām oksigināciju un no tā izdalās vairāk CO2. Jā, tas ir tieši tas. Un kurš tas būtu, kur tam būtu fizioloģiski nozīme? Tātad, jo vairāk CO2 tiek atdots, jo labāk piesaistās skābeklis. Kur mums organismā tā būtu priekšrocība? Plaušās, tieši tā. Un principā šis te efekts pastiprina mums skābekļa uzņemšanu pat līdz 2 reizēm. Pēc arī jāuzmanās. Tajā palīdzībā mums tā kā neļauj to maskulīt ar skābekli, jo var cilvēks samiņu zaudēt, viņam CO2 palielinās pēkšņi asinis ļoti stipri. Labi, tad nejauksiet rītā un pievidiem, kas ir Holdena un kas ir Holdena. Holdena man bija tās pagājušas skaļas. Jā. Un Holdena tas Bet, ir daudz skābekļus, vairāk skābekļus. Bet tā līkuma tā oksida. Bora efekts būs tad, ja piesaistās CO2, vieglāk tiek atdots skābeklis. Savukārt Holdena efekts būs, jo... Piesaistās CO2. Piesaistās CO2 un atdos skābeklis. Jā. Bet Bora efekts tā ir homeostāze, tas nav uz vienu pusi, tas ir uz abām pusēm. Bora efekts, vai ne? Ja var, tas pH var, piemēram, aiziet kļūst augstāks vai zemāks. Nē, protams, tas ir... Vienkārši izslēpjas, ja tas efekts būs, viņš tikai tad iesaistīsies skābeklis, bet tas otrais Bora efekts ir homeostāze. Viņš abās pusēs ir.